Testiņš arī YouTube. Tātad reku skatāmies hidroliskais, elektriskais, hidroliskais vai kā viņi sauc, vai hidroliskais vai hedroliskais vai principā pateicoties sievas tēvam, kurš man aizlienēja šito te aparātu, jo šitais te koks ir vienkārši neskaldāms sātana gabals. Vienkārši neskaldāms sātana gabals, kaut kāda šķetra vai goba vai kā viņi sauc šito te maitu. Un viņš ir vienkārši, kas tiktu kā redzējis, kā es klapēju. Gan es arī laikam Instagramā un Faceitī likās, viņi tur klapēja līdz vēmienam un nevar saklapēt. No otrais domāju, jāpieņem šitais aparāts. Es te tikko TikToks pafilmēju, un šitos te bluķīšus viņš neņem, viņš knapi, es ar mokām šito, man jau bail viņu nosilināt to aparātu, bet ar mokām šito sātanu dabūjas pusēm. Labi, šitā te tievāku dabūjas pusēm, bet nu arī es neteikšu, ka baigi viegli viņš ņēma viņu. Paskaties, šitā te vēla gabalu, kurus es nemaz ar cirvi, nemaz nemēģinu viņu skaldīt, tas ir neiespējami. Bet, jā, būs te tievākie jāmēģina dabūt pušu. Jāmēģina jau arī būs tie resnākie dabūt pušu, nav baigi daudz varianti. Man viņus vajag dabūt pušu un ar cirvi, es viņus nevaru dabūt pušu. Es saku, es viņus nogāzu to koku citā vietā, jā, un vienkārši atved viņus uz māju, kur skaties, kāds man čupiņi ir, man viņi šitie te vēla gabali jādabū pušu ir. Šitie gan vairs nebūs šogad kurinām, jā, ja nepaspēs vairs izžūt. Bet, neko nākošam gadām, tā vien tāda forša piekabas kraviņa atved. Vienkārši jānokaliek atsevišķā kaut kādā šitie te stūrī, un lai principā žūst, lai stāv skatīs, varbūt uz gadu beigām arī būšu apžūšu, varēs kurināt jau. Skatīsimies, kā sajiet. Es tūlīt patestējuši, parādīšu, kā viņš šķeļ viņus, bet pirms tam, kur jāuzfilmē, šķūnīts ir pilns, skaties, šķūnīts ir, kāds pilns, pat pusi nav šķūnītim, bet tā malciņa ir sakrāmēta, es nezinu, kā es domāju, ziemai pietiks vai nepietiks. Principā man liekas, ka pagājušajā gadā mums bija šitā grēda, vēl bija pilna, un vēl viena kaut kāda grēda, man liekas, ka bija bišķi vairāk, un līdzi arī pietika, bet pagājušajā gadā bija, jūs paši atceraties, bija arktiskā ziema, ja. Principā es jums teikšu tā, ja ziema būs tāda kā aizpagājušā, tad pietiks, jo aizpagājušā mums reāli palika vēl tur grēdi pāri, bet ja ziema būs tāda kā pagājušā gadā, tad būs pa īsu, tad būs 100 punkti pa īsu. Būs jānopērk vēl kaut kāda šitā te, ne granula, bet brikešu paleti varbūt jānopērk, pakāpeniski jāpakurina, vai vienkārši kaut kādu malkas kraviņu nāksies nopirkt tur. Bet skatīsimies, starp citu pa malciņu jārunāju. Meža lapa, jūs jau zināt, ka es viņu tev visu laiku reklamēju, kaut gan starp citu, arī daži, es uztaisīju to konkursu video, un tur daži iekomentēja, tik debils komentārs, viens bija iekomentējis, baigais, kas ir tas pa sviestu, baigais čakars, vieglāk nopirkt malku, bļāviens, kur tik debila domāšana var būt. Es uztaisu video, ka ir izloze, kurā var vinēt 3 kravas ar malku. Negribu nepiedalies, bet, ja tu nerūbīji neko, tad nekomentē kaut kādu fufeli. Vieglāk nopirkt. Zini, cik maksā malka kravā? Es domāju, ka kaut kāda 35-40 eirika kubā, es domāju, ka maksā. Un tur būs 8 berkubu krava. 3 tādas kravas ar 8 berkubiem. Un vēl viens bija komentējis, kas ir tietot pa berkubiem? Nezinu, kas ir bergi, ja tu nezini, tad nekomentē vai arī uzpras, kas tas tāds ir, nevis tur ieņiez. Berkubi, tas ir tāda ir tā mērvienība, kur principā tas nozīmē, ka ir kravā vienkārši sabērts, ja? Nevis salikts smuki, ja? Bet sabērts, un līdz ar to arī tas berkubs ir lētāk, tā krava ar to berkubu. Tā ir, tā tirgo viņas. Vieglāk nopirkt. Tad aizvien nopērts 8 kubus, sarēķini, cik ir 40 eiro kubā, ja? 8 kubi, cik būs. Tad es domāju, ka vieglāk ir piedalīties izlozē un vinnēt. Protams, ka nevar zināt, vai tu viņu vinnēsi, ja? Bet tāds stulbs salīdzinājums, vieglāk nopirkt, ja? Kas pa sviestu. Tā kā, jā. Meža lapa rīko mega konkursu 3 kravas ar 8 berkubu kravām izlozē. Ja? Līdz augusta beigām ir tā izloze notiek, bet viņa notiek TikTokā. Ja? Tā kā, kam nav TikToks, sorry, vai arī uztaisa TikTok, vai arī no kādiem paziņām ieiet, man ir piesprausts tas vidīgs, kurā ir visi noteikumi pateikti, kas jādara, kam jāpiesako un tā tālāk.
Ja gribat piedalīties, aizēj, piesako, tur paraksties, izdara viss, kas tur noteikumos rakstīts, un augusta beigās TikTokā es taisīšu kaut kādu tiešraidi, un tad randomā izlozēšu 3 komentārus, un tie 3 cilvēki vinnēs katrs pa kravai ar 8 bērkubu malku, un aizvedīs pie pašām mājas durvīm, ja, tā kā, ideāls variants. Tā kā, jā, tas pa to, rekumā brūsiņas vēl pāri palikušas ir, vēl, jā, es saku, tagad ir, reku arī dēļi margām man bija, es vēl pietrūka, tad es nopirku, bet principā te ir man visi darbi ir palikuši uz pauzi. Visi mani āru darbi ir palikuši uz pauzi, rekur arī margas, es neesmu neko pabeidzis, viss stāv, reāli 3 nedēļas es pirks neesmu te piedūris, jo, kā es teicu, man meita atbrauc no Anglijas uz 3 nedēļām un brāčka no Vācijas ar dēlu, un tad mēs ar visu lielo ģimenes tusiņu, tad taisam visu laiku, tad braukājam reāli, nostrādāju un maucam atkal visu laiku. 3 nedēļas no mēs tad ragājam, tad uzreiz ne uz viesunām, ja, kā jūs redzējāt vidi. Tad uz iecavā tusiņš, tur baļu noīrējām šo kūbuli, ja. Tad pa vienu jūrmalu, tad ar ūdens močiem pa Saulkrastu jūrmalu, pa Jaundubulu tur jūrmalu. Visu laiku mēs kaut ko darām. Šodien pat arī Alūksnē bijām. Tīri pēdējā diena aizved aprādīju, nobraucām garām, aizbraucām uz parku, uz pussalu, kā viņi saucā, pilssalu. Pastaigāja, parādīja, kā ko izskatās, tur nebija bijuši brāčka ar dēlu. Tā meita man bija bijusi. Bet, jā, šodien žēl, bet visi aizbrauc, bišķi tā dīvaini, tā bēdīga sajūta. Visi ir projām, tusiņi beigušies, ciemiņi ir aizbraukuši, un līdz ar to, jā, atgriežamies atpakaļ realitātē, un kamēr vēl nav ziema pienākusi, ir jāpabeidz visi lauku āra darbi, kas man te vēl ir jāsadara. Es gribu to beidzot tās margas pabeigt, reku tur maliņu grīdai pieskrūvēt un nokrāsot visu to grīdu, un salikt margas, un pabeigt visu, lai tas ir izdarīts, kamēr vēl nav rudens lieta klāt un ziema. Un jā, un tad tā malciņās jāsamočī un tā. Tādas lietiņas. Mēs te bijām ar, jā, to vidi, jūs droši redzēsiet pirmo, mēs bijām ar subdēļiem, es, meita un brāčkas puika, laidām pa rūju, aizlaidām forši no Naukšēniem līdz Rūjienai, pa upīti, baigi feins piedzīvojums. Gribētos jau vēl, es tagad pa teļu dzirdēju, ka salats blieziens kaut kāds ir, kur pa salats mauc 100 km, bet tur laikam laivām un tur barā, bet es nākošu gadu viennozīmīgi salats būs jāpaņem. Es atceros bērnībā, tur ar laivām maucām pa salats, gar tām visām klintīm, skaņam kalnam, un tur ir smuki. Tā kā gauja būs izpeldēta, rūja šogad, un tad salats jāpaņem nākošu vasaru, jāpapeldas upiem. Tā kā tā, vai testiņš uztestējuši, parādīšu, kā šitais te ņem aparāts. Paņemšu reku šito te tievāko sātenu koku. Un paskatieties, vai ņēmis šito, vai neņēmis. Es saku, man jau bail, ka nenosvilinu to aparātu. Ir, rekur, šitos tievākos viņš ņem. Tievākos viņš ņem, bet tos rasnākos. Jā, bet nu arī ar grūtībām. Jā, un paskaties šito sātanu. Sātanu koks. Goda vārds, bļien. Nevar nemaz līdz galam viņu pušu dabūt. Jo, rārā. Bet lielo pagaid. Dāj šito pāršķiļam šitādā veidā. Jā. Jā, nu, kaut kā tā. Bet lielos apaļos viņš īsti neņem. Nezinu, kaut kā varbūt pa bišķītim jāpaceļ kaut kā uz augšu. Bet nu tad ir divatā jāmauc. Vienam īsti nesenā. Švaki. O, jā. Ot šitā te kaut kā pa bišķim viņš jāmoc būs, redzi?
kaut kā šitā te pa gabaliņiem, pa bišķiņ. Jā, gandrīz vai divatā jāpiepaceļ kaut kā, es nezinu. Bet, nu jā, puši viņi jādabū šitie te vēli. Te dabūs nočakarieties veselu dienu, ja ne vairāk ar šitiem te. Bet, nu kā ir, tā ir, jā. Tā kā tā, cerams, ka šito te zvēru ar vēl izbrauksim. Ar šito te zvēru plāniņš ir vēl 11. Septembra brīvdienās uz Sāremā salu laist. Ja bija domāts, ka 5. datumos, bet man iekrīt tā, ka ir namejs, ja. Un, kā jūs zināt, es esmu arī zemessargs. Tad man ir obligāti jāpiedalās namei mācībās. Un, nu nevar tā. Tāpēc es tur ar džekiem sarunāju, pārcēlām visu to braucienu uz 11. datumu. Uz tām brīvdienām. Man tieši brīvs iekrīt 3 dienas, un tad arī plāniņš ir uz Sāremā salu gāzt. Cerēsim, ka laiciņš būs plus mīnus ok. Tā kā tur arī jābūt vēl foršam piedzīvojumam un foršam viģikam. Tā kā tāds tās lietiņas. Labi, jāmet miestai video filmēšanai un jāpadara kaut kādas lietiņas. Davai, tiekās nākošajā. Čuriu!